Peļņā uz Angliju no Jelgavas ik gadu izbrauc simtiem cilvēku. Lielākoties viņu dzīves stāsti ir veiksmīgi. Daudz darba atrod, bet tie, kas neatrod, atgriežas mājās un dzīvo šeit. Tomēr mēdz būt arī bēdīgi stāsti. Pie mums vērsās kāda izmisus māte, kuras meita jau ilgu laiku ir pazudusi bez vēsts Anglijā. Anastasija, Asja, 6 gadiņi. Un Emīls, 3 gadiņi vēl. Mēs gaidām katros svētkos, katrā. Tagad viņai būs dzimšanas diena, mammai būs atkal jautājumi. Viņa zina, ka mammai 20. janvārī dzimšanas diena. Viņa jaunajā gadā Ziemassvētkos gaidīja. Jelgavnieces Selgai un abiem viņas mazbērniem jau otro gadu nav miera nedienas. Mokošā doma par to, kur pazudus abu mazuļu māmu nomāc kā bērnus tā vecmāmu. 78. gadā dzimusī Vignija Ansona uz Angliju devās 2010. gada vasarā un ar mātiņai bija ļoti labas attiecības. Vignija mātei sākotnēji sūtījusi naudu. Pēc pusotra mēneša, kad viņa zvanīja, viņa teica, ka tur nekāda naudiņa neesot nopelnām. Viņa esot sazinājusies ar cilvēkiem, kas tur dzīvo, un strādājot celtniecības firmā, kur remontē dzīvokļus, bet viņa tīra pēc remonta viņas. Un esot apmierināta. 2010. gada septembrī bija paredzēts, ka Vignija atlidos uz Latviju, lai kopā ar mātu un abiem mazajiem bērniem sēstos lidmašīnā un pārceltos uz Angliju. Tomēr notika neticamais, pavisam pēkšņi visi kontakti pārtrūka. 9. mēs labi izrunājāmies vakarā, viss it kā bija kārtībā, nebija nekādu tādu domu, ka viņa nebrauktu. 11. viņa pazvanīja pēcpusdienā, ka mašīna ir salūzusi. Braukšot vai nu vakarā vai nākošajā dienā. Pazvanīja, ka tā mašīna nav gatava un tiklīdz būs gatava, pazvanīs. Es sāku pati interesēties, jo svētdien 12. septembrī vairs zvana nebija. No tā laika vispār nav nekādu ziņu. Sievietei vienai pašai uzturēt abus mazbērnus ar niecīgu algu vairs nav iespējams. Turklāt Selga ir apslimusi un ļoti baidās par mazuļu nākotni. Es esmu viena, jā. Mazajiem būs 4 tikai aprīlī. Māsai palika 6, māsai pavisam būs grūti man, jo viņai jāsāk iet skolā. Un tad es vispār nezinu, kā atrisināt to problēmu. Viens uz bērndārzu, viens uz skolu. Protams, ēdināšana, visu. Tāpat kā visiem man ir kredīts, man ir dzīvoklis kredīts. Viss ir jāmaksā. Bērni grib pilnvērtīgi dzīvot, aiziet uz pulciņiem, visur ir jāmaksā. Ļoti negribētos viņas bērnam likt. Pazudušo sievieti meklē Jelgavas policija. Vignija iekļauta Schengens meklēšanas sistēmā. No radiniekiem paņemta pat DNS paraugi, tomēr rezultātu joprojām nav. Persona meklē 10 gadus, pēc tam tā tiek uzskatīta par mirušu. Valsts policija ik mēnesi saņem 2-3 iesniegumus par bezvēsts pazudušajiem. Lielāko daļu izdodas atrast ātri. Visbiežāk pazudušie ar radiem sastrīdējušies vai vienkārši nevēlas kontaktēties. Taču jo ilgāk persona ir pazudusi, jo vairāk sarūk izredzes viņu atrast. Tie meklēšanas pasākumi pirmo, teiksim, mēnesi, 2 mēneši, tad viņiem ir vislielākais procents, kad atrast šo cilvēku. Ja tas ievelkās, protams, pārbaudas ir. Izmisusī sieviete veikusi pati savu izmeklēšanu un nožēlo, ka sākotnēji nav ievākusi visu informāciju par meitas draugiem. Sevišķi sieviete vārdā Renāta, kas viņas meitai palīdzējusi aizbraukt uz Angliju, bet tagad vairs uz telefonu zvaniem ilgstoši neatbild. Arī uz TV3 zvaniem sieviete neatbildēja. Es esmu gan policijā vērsusies, gan sazinājusies internetā ar cilvēkiem, kurus es zinu, kuri patreiz strādā, tur aizbraukuši. Tad es vēl sazinājos ar 2 šoferiem, bet nezinu tieši vārdus, kuri pārvadā, teiksim, sūtījumus no Latvijas uz Angliju, no Anglijas uz Latviju, ja? Pirms Ziemassvētkiem, pirms jaunā gada vēl pēdējo sazinājos. Iedeva fotogrāfijas, izstāstīja visu. Vairāk man iespēja nav. Un tie draugi, paziņas? Neviens neko nav redzējis, neviens neko neesot dzirdējis par viņu. 34 gadus vecā Vignija pēdējo reizi redzēta Londonā. Ja kāds šo sievieti redzējis vai zina, kā viņu atrast, lūdzam ziņot Jelgavas policijai vai sazināties ar TV3 ziņu dienestu. Jānis Zvērsurs Binders, TV3 ziņas.